Sveiki! Šī gada marta beigās vispasaules sporta pasauli un masu mediju satricināja ziņa, ka talantīgais latviešu basketbolists Kristaps Porziņš tiek apsūdzēts izvarošanā. Šādas apsūdzības jau iepriekš tikušas vērstas pret slaveniem sportistiem, mūziķiem un aktieriem, kas ļoti bieži gala rezultātā izrādījās safabricētas, ar nolūku no turīgajām slavenībām caur tiesu piedzīt miljoniem lielas kompensācijas. Dažkārt pat šāda apsūdzība rezultātā nācās ciest arī pašām slavenībām. Šī skandāla sakarā Porziņš pat izdzēsās no Instagram, kur viņa kontam ikdienā sekoja vairāk nekā 16 miljoni viņa fanu un atbalstītāju no visas pasaules. Neilgi pēc šī skandāla basketbolists kļuva par kautiņu upuri kādā bārā dzimtajā Liepājā, kas tikai papildināja Latvijas izlases spēku uzbrucēju pēdējā laika neveiksmju sēriju. Būt apsūdzētam šādā smagā noziegumā jau vien ir liels psiholoģisks trieciens jebkuram cilvēkam. Vai Porziņš tiešām ir veids šādu smagu noziegumu, vai arī viņu iesūdzējusī sieviete ir kārtējā vieglas naudas tīkotāja, kura vienkārši nolēmusi no talantīgā un bagātā basketbolista izkrāpt naudu. Dažās detaļas par šo izvarošanas lietu, izmeklētājus šokējošie atklājumi no abu savstarpējām sarakstiem un cita informācija par šo visu. To jūs uzzināsiet video turpinājumā. Pirms jūs skatāties tālāk, vēlos ieteikt jaunu kanālu, kurā tiek veidots izklaidējošs un informatīvs saturs. Kanāla formāts ir sekojošs. Sabiedrībā zināmi cilvēki katrs uzdod savu jautājumu, un kanāla autori to tālāk uzdod cilvēkiem uz ielas. Manās acīs iekrita tas, ka visi šī kanāla veidotie video ir labi samontēti. Tā kā lūdzu izrādīt savu atbalstu, jo šis kanāls ir jauns un ir izveidots tikai pirms mēneša. Links uz kanālu ir iekļauts aprakstā. Kā jau minēju, konflikts sabiedrībai kļuva zināms marta beigās, kad masu medijos oficiāli parādījās ziņas par to, ka Porziņš tiek apsūdzēts izvarošanā. Kā konflikts izcēlās un kurā momentā jaunās sievietes sajūta šo viņas prāt lielisko iespēju sākt slaveno latviešu basketbolistu šantažēt ar tik nopietnām apsūdzībām. Jā, tieši šī sieviete, kuras vārds nekur publiski netiek izpausts, ir tā, kura radīja izdomāto stāstu par izvarošanu savas lielās naudas kāras dēļ. Taču, lai to visu noskaidrot, bija nepieciešama pat FIB izmeklētāju iejaukšanās un rūpīga izmeklēšana. Tomēr tas viss joprojām nav kalpojis par pietiekami labu iemeslu, lai izbeigtu lielo tiesas prāvu. Pirms sāku jāpiemina, ka viss šis konflikts norisinājās ASV, Ņujorkā, kuras klubā New York Knicks tobrīd spēlēja mūsu valstsvienības basketbolists. Tātad, kā policijai apgalvojusi pats sieviete, šis incidents it kā esot noticis pagājušā gada 7. februārī. Starp citu, tieši šajā pašā dienā Latvijas basketbolists guva ļoti nopietnu traumu. Pēc viņas vārdiem Kristaps šajā dienā esot apciemojis viņas dzīvokli, pēc kā uzaicinājis viņu ciemos pie sevis. Brīdī, kad viņa ienāk uz basketbolista lepnajā dzīvesvietā, viņš esot nogāzis viņu gar zemi, iesitis pa seju un izvarojis. Jā, neko oriģinālāk viņa laikam nevarēja izdomāt, bet tas vēl nav viss. Katrā ziņā iesniegumā policijai viņi piemin arī to, ka Kristaps Porziņš esot spļāvis viņai virsū un saucis par viņa kuci un viņa verdzeni, kuru piederot viņam. Šāds situācijas apraksts vairākumam var likties kā viens liels pārspīlējums un izdomājums, taču izmeklētāji sākotnēji šo visu ņēma vērā diezgan nopietni. Līdz brīdim, kad izmeklēšanas laikā uzgāja svarīgus pierādījumus, kas ļāva saprast, ka šī sieviete melo. Tāpat šī video turpinājumā jūs uzzināsiet, ka viņi pieprot arī nopietnas krāpšanas un melu metodas, ar kurām vairāk kārt mēģinājusi izkrāpt naudu no basketbolista. Izmeklēšanas sākumā atklājās, ka dienā, kad it kā notikusi izvarošana, kas arī sakrīt ar dienu, kad basketbolists guva smago traumu, viņš kopā ar brāļiem bija lietojis vismaz vienu tekilas šotu. Iespējams, tieši to brīdi bija pamanījusi šī sieviete, kur nodomāja, ka vēlāk to varēs vērst pret Porziņu. Tādējādi viņa sajūta savu lielo iespēju, ka nu tik varēs izkrāpt lielo un sāka rūpīgi sacerēt stāstu par izvarošanu. Izmeklēšanas gaitā policijai tika dot pieeja abu personīgajai sarakstei, no kuras tie varēja iegūt noderīgu informāciju šīs lietas sakarā. Šī faktora rezultātā parādījās jauni pierādījumi un informācija, kas bija par labu Porziņģim. No šīm sarakstiem kļūst skaidrs, ka šī jaunā sieviete jau vairāk kārt ir mēģinājusi izspiest naudu no basketbolista.
Zināms, ka 2018. gada oktobrī šī sieviete sāka saraksti ar viņa tā brīža komandas New York Knicks menedžmentu, apgalvojot to, ka slavenais basketbolists nav samaksājis viņai apsolīto kompensāciju, kas ir $68,000 ASV apmērā. Par to, ka Porziņš it kā viņai esot uzbrucis brīdī, kad tā ieradusies viņa dzīvesvietā, lai saņemtu autogrāfu. Viņa šajos ēpastos uzrādīja dokumentus, uz kuriem bija redzams viņa paraksts. Savukārt Kristaps šo visu noliedza, un viņa advokāti vēlāk pierādīja, ka šie dokumenti ir viltoti, jo brīdī, kad viņai pieprasīja uzrādīt oriģinālo dokumentu, lai varētu pārbaudīt paraksta autentiskumu, viņa to darīt atteicās. Kāpēc gan atteikties parādīt oriģinālu, ja taisnība ir tavā pusē? Tāpat šī melīgā sieviete Porziņa komandas menedžmentam uz e-pastu bija sūtījusi fotogrāfijas, kurās viņa redzama ar sasistu degunu un izplēstiem matiem. Šajā reizē viņa pieprasīja $10,000 lielu kompensāciju, lai tādējādi it kā varētu sekt ārstēšanās izmaksas. Šis viss jau sāk izskatīties pēc tā, ka viņa ir lietpratēji šajā jomā, un iespējams šādi mēģinājusi izkrāpt naudu arī no citiem bagātiem cilvēkiem. Komandas vadība ātri vien saprata, ka šīs apsūdzības ir safabricētas, un 2018. gada novembrī pārtrauca jebkādu komunikāciju ar šo sievieti. Jau mēnesi vēlāk Porziņš par šīs izpētējas prasībām informēja FIB. Savukārt FIB atsaucās uz viņu iesniegumu, norādot, ka jau uzsākuši darbību šīs lietas sakarā, kā arī informēja NBA vadību par uzsākto izmeklēšanu. Šī gada janvārī Porziņš tika aizmainīts uz citu NBA komandu – Dallasas Mavericks. Līdz ar to Knicks vadība visu pieejamo informāciju un pierādījumus šīs lietas sakarā nodevuši šīs komandas rīcībā. Viņi šo lietu ar advokātu biroja starpniecību kvalificēja kā krāpniecību, pamatojoties uz izmeklēšanas gaitā iegūtajiem pierādījumiem. Porziņģim šie pēdējie 2 gadi ir bijuši īpaši neveiksmīgi. Sākumā ļoti nopietna trauma, tad izvarošanas skandāls, un neilgi pēc tam vēl viens konflikts, nu jau dzimtajā Liepājā, kur vietējos naktsklubos viņam gadījās saķeršanās ar ierēbušiem apmeklētājiem, kas, kā vēlāk noskaidrojās, bija vietējie bandīti, no kuriem viens vēl pagājušo gadu sadūris kādu bāra apmeklētāju. Moments no konflikta ir fiksēts arī video, kur Porziņš redzams ar pārsistu seju. Jāpiebilst gan, ka Kristaps redzamajā video materiālā arī izskatās ierēbis, ko gan no vienas puses var pilnībā saprast, ja vēl nesen bija uzvirmojis šis izvarošanas skandāls, un iespējams tas vienkārši bija veids, kā no tā visa aizmirsties. Visi mēs esam cilvēki, taču no otras puses šis fakts, zinot sarežģīto ASV tiesu sistēmu, var arī kaut kā ietekmēt tiesas procesu. Var, bet vai ietekmēs? Es domāju, ka diez vai, jo ir pārāk daudz pierādījumu, kas liecina par neapšaubām krāpniecības gadījumu. Pasaules slaveniem sportistiem, mūziķiem un aktieriem piederošās lielās naudas summas jau gadiem ilgi piesaistījušas ļoti daudz vieglas naudas tīkojošu personu uzmanību. Daudzos gadījumos to iegūšanai izmantot krāpniecību, kā tas ir Porziņa lietas gadījumā. Taču ir bijuši arī gadījumi, kad krāpniekam ir izdevies panākt iecerēto. Par cik tiesas process vēl nav noslēdzies, mēs varam tikai pieļaut, ka Porziņš šo tiesu visticamāk uzvarēs. Bet nekad nevar būt drošs. Kā jums liekas, vai šī krāpniece izmantos savas arodu spējas un izspēlēs vēl kādu triku, lai pārliecinātu tiesu par kaut nelielu latviešu basketbolistu vainu šajā visā? Rakstat komentāros. Visu labu!